Labdien, cienījamie Jelgava Rīta skatītāji un klausītāji! Šodien atkal turpinam mūsu jau jauniesākto rubriku video formātā par notikumiem Jelgavā. Mums ir atkal kārtējais viesis. Šoreiz tas būs ļoti, ļoti zīmīgs un zināms cilvēks Jelgavas sabiedrībai. Tas ir deputāts Gunārs Kurlovičs, vienlaikus arī Jelgavas Latviešu biedrības valdes priekšsēdētājs. Bet šodien mēs vairāk runāsim nevis par biedrību, bet runāsim ar viņu kā ar deputātu. Ja, tā kā tēma būs diezgan plaša, pieskarsimies notikumiem, kas notika pirms gada pēc pašvaldību vēlēšanām, kad tika gāzta ilglaicīgā Andra Rāviņa vara. Tās vietā nāca jaunā pārmaiņu koalīcija. Daži tur ir jauni deputāti, bet liela daļa tāpat ir arī bijušie. Un tad pirmais jau tāds jautājums Gunāram varētu būt, Gunārs stāsti, kas notika toreiz, kādā stāvoklī jūs saņēmāt Jelgavu, kādas bija sajūtas tad, kas notika pa ceļam un kādas ir jau atkal tās sajūtas un šobrīd, ko par to visu var pastāstīt? Principā ir tāda liela atšķirība. Es kā deputāts Jelgavā darbojos kopš 2017. gada. Un praktiski tie 2 sasaukumi man pagāja strādājot opozīcijā, un tā ir pavisam, citas sajūtas, cits darbs un cita atbildība. Un tagad ir pienācis tas brīdis, kad ir jāstrādā pozīcijā. Protams, ka zvaigznes, es domāju, Jelgavai salikās negaidīti labi, tāpēc, kad varēja būt visādi, bet, izdevās izveidot to pārmaiņu koalīciju. Un rezultātā, Jelgavā tiešām pārmaiņas sākās. Tagad, protams, ir citādi, jo ir tiešām, esmu līdzatbildīgs par to, lai būtu rezultāti visam šim darbam. Man ir arī daudz biežāk un vairāk jāiesaistās visās lietās un procesos. Tas jautājums pirmā daļa, kādā stāvoklī saņēmām Jelgavu. Es jau daudz esmu stāstījis. Es pamatā nekoncentrējos varbūt tik daudz uz detaļām, ņemot vērā manu ilgadīgo pieredzi pašvaldības izpildvaras vadībā, visur, pie tam gan novadā, gan pilsētā. Es vairāk koncentrējos uz tādām fundamentālām lietām, un tas pamatā vienmēr ir budžets, jo no tā ir atkarīgs viss. Ja ir, kā lai saka, ja tu prātīgi un pareizi izlieto finansējumu, tas, ko tu vari maksimāli izdarīt. Un tā ir lieta, ar ko, iepriekšējā koalīcija reklamējās uz EZS vadībā, kas praktiski bija briesmīgā stāvoklī, jo to neviens atzīt oficiāli negribēja. Viss bija skaisti. Mēs aizņemamies, mēs būvējam, mums viss notiek, mēs kāšam Eiropas naudu. Rezultātā, protams, budžetā bija pamatīgi cauri. Te gan jāpiebilst bišķi pārtraukšu, ka tas Jelgavas pilsētas budžets jau vairāk sasaukums pēc kārtas pārsniedz jau 100 miljonu eiro robežu. Viņš ir liels. Kopējais budžets ir liels, tagad 146, 150 miljoni, tā apmēram ir. Bet rēķināsim, ka tā ir tikai, ka pašu ieņēmumu ir tikai puse. Tie ir 70 miljoni, nepilni 70 miljoni pārdod. Ja. Pamatā jau jārēķinās ar tiem 70, jo no tiem ir jāmaksā visi aizņēmumu procenti, jāmaksā aizņēmumu pamatsummas. Protams, ir ne jau visa tā otrā daļa ir tāda, kas tur būtu jāatdod. Ja, tur, protams, ir valsts mērķdotācijas, kas ir pedagogu darba samaksa izglītībā un tā tālāk, kas nāk. Protams, tie ir, bet tā ir fiksēta summa, viņi tur aiziet, un tur viņi arī
kā saka, Pie tās tā kā īsti nevar nemaz pieskarties, jo viņi ir pilnīgi, to nevar aiztikt, un pie tā tas ir praktiski atkarīgs no tā, kāds ir skolēnu skaits, bērnu skaits un tā tālāk. Līdz ar to, ja tas sarūk, tas cipariņš ar sarūks, tā kā viss aiziet tā kā, aiziet. Un tas budžets bija praktiski diezgan briesmīgā stāvoklī, neskatoties uz to skaisto reklāmu, jo visi tie aizņēmumu kritēriji faktiski bija tuvu tam maksimāli atļautajām. Jā, gan ilgtermiņa saistībām, tur mēs bijām Rotpilnā 4. vietā Jelgavā, 4. vietā Latvijā, ja, jo tur tikai mums 3 pašvaldības bija pārsnieguši tos 3-5%. Tad, protams, attiecīgi tajā gada griezumā tas rādītājs par pašu ieņēmumiem, kurš kādreiz bija 20%, tagad ir palicis 15%. Kāpēc? Saistība, valstiski samazināja, tas ir likums par budžetu un attiecīgi, jo viņi attiecīgi samazināja. Tad tagad ir 15%. Acīm redzot, tam ir zināms pamats. Gluži no tā neizdomāja, ja, to, un tas mums arī tur bija 14 ar jau %. Un arī tā likviditāte, kas pašvaldībām atšķirībā no uzņēmumiem, tur pie tas viens bija jābūt, tad pašvaldībām pieļaujams 0,8, un arī tur. Tās lietas, kas ierobežoja stingri, ko var paveikt 2026. gadā. Pilnīgi, jā, jo mēs visur stāvējām uz robežas, kurai pāri aizņemties vairs nevar. Tikai ES fondu realizācijai un praktiski nekam vairāk. Tātad, ja tev vajag bērnu dārzam labot jumtu, tu nemaz nevari aizņemties, jo tev visi limiti pārstāv. Sarunu valodā runājot, tas nāk, ka kredīta limits mums jau bija izsmelts. Pilnīgi izsmelts. Okay. Jā, limiti visi bija izsmelti. Un tas jau trakākais bija tas, ka tas, kas bija saplānots, tas bija uztaisīts kosmos. Un ja mēs tagad to saplānoto sāktu to visu tajā apmērā realizēt, mēs būtu ar visām robežām. Par to saplānoto kosmosu runāt, lai pēdējā aktualitāte bija Nameja bērndārs. Jā, šis bērndārs Nameja ielā beidzās, mēs sākumā, protams, viņš netika nolikts uz ledus, jo principā ar to mēs arī, ko sadurās pārmaiņu koalīcija, vai teiksim, tagad domas valdība ir tas, ka tu nevari jau tā, pat visu nogriezt kā ar nazi. Tev ir saistības, viņas ir jāturpina, tev ir līgumi, tie ir jāpilda. Ja? Tu nevari tā pateikt, rīt sākam jaunu dzīvi, visu veco aizmirstam. Principā, ja kaut kāda procesa ir iesākta, tad viņas pusratā atstāt nedrīkst, viņas nāk ir jānovies. Projekti jāpabeidz un tā tālāk. Par Nameja ielu tā bija diskusija, jo ka tur to bērnu dārs, viņš nebūs. Pēc idejas pilsētā, teiksim tā, tas varbūt būs noslogots, bet tā, ka tas būs jau, kā lai saka, pa virsu, jo demogrāfiskā situācija bija lieliski zināma, visi plāni un stratēģijas bija, visi labi zināja, kad tur būs par 21% to bērnu mazāk. Tas ir absolūtos skaitļos pārsniedz 500 bērnu, tie ir 2 bērnu. Jā. Un zinot, kad mums 30. gadā 2 bērni, 34. Ja, 2 bērnu dārzi vairs faktiski nav vajadzīgi, un vēl raut vēl kaut kādu augšā. Manuprāt, tā ir absolūti. Jā, tur jau vēl ir laika cikls, kamēr šo bērnu dārzu uzceltu. Būtu jau 30. gads. Tieši tā, kamēr viņu uzcelt visu. Protams, ka tur viss tā infrastruktūra ir, un ja pēkšņi notiek brīnums, bet es neticu brīnumiem, tad, kurā laikā tur, protams, viņu var celt, viss tur paliks, saprotams. Es jau atceros to vēsturi, tā vēsturi tur bija ļoti sena vēl no tiem laikiem. Tās ielas apkārt, tās tur tāpa par pašvaldības naudu, vai tas arī kādiem Eiropas fondiem? Tas ir 20 miljonu tas lielais projekts,
kas visap industriālo parku. Bet apnamēja to bērndārzu iecerēto. Taiskaitā, jā. Tas viss saistās ar to industriālā parka teritoriju, visa tā infrastruktūra, kas tur ir no tās Dobeles šosejas uz to pusi. Visa ir taisīta par to 20. Tas ir viena projekta ietvaros, gan Atmodas iela, Viss viena projekta ietvaros, visa infrastruktūra ir tur būvēta, un tā ir milzu nauda. Un tas ir, tur ir arī aizņēmums, protams, tur ir iegūmi, bet arī, protams, kad ir jāmaksā pamatsumma, jāmaksā procenti. Bet tas viss ir ļoti labi, labi attīstīt ielas jātaisa, rajons jāattīsta, viss ir ok. Bet, parēķināt to, ka, tur, nevar to atļauties, tādu greznību. To jau vajadzēja zināt. Jo tur sākotnējais projekts vispār bija grandios ar baseinu un vispār pilsi. Pēc tam viņu realitāti piespieda samazināt, un tad viņš ir tāds, standarta tipa. Faktiski tur tā visa būšana, bet, viņa būtībā ir tā, ka tā skarbā patiesība ir tāda, ka aizņēmums būtu vajadzīgs pat 8,5 miljoni plānotais. Varam finansējums bija tur 5, ļoti daudz pilsētas, citu atteicās, kas bija saprātīgs. Ne jau mēs vienīgi. Varam finansējums bija 5 miljoni, cerēja, ka vēl 5 pieliks klāt, būs, jā. Realitāte, tev jāizņems 8,5 miljoni. Ja tev jāizņems 8,5 miljoni, tad tas nozīmē, ka visi 27. gadā pašvaldība vairs neko citu nevar pasākt. Nē. Te arī ir tas, kad nevienmēr katrs Eiropas fonds un nauda ir jāapgūst par katru cenu. Ja, ir jāskatās arī līdzi, vai to vajag vai nevajag, un cik tas ir pamatot ir tam visam. Es vienmēr esmu uzskatījis tā, ka tie laiki, kad deva un bija jāņem, ir besen beigušies. Tagad ir strikti jāvērtē, jo tev vairs nav tā. Labi, tas būtu nākamais jautājums, jo ilgi strādājot tai projektu vadībā, tur tā situācija tāda. Reāli tie sākotnēji, tev bija 80% finansējums, 20% tev pašam jāpieliek. Ja. Tagad mēs esam sasniedzot, ar tuvojoties tam Rietumu Eiropas līmenim, mums arī krīt, tas mums tagad ir tikai 60%. Ja. Ir fondi, protams, kuros joprojām ir tur maksimāli, bet tas vairāk attiecas uz tādiem mīkstajiem projektiem. Jo palielinoties mūsu labklājības līmenī, mums arī samazina. Labā dzīve beigusies, lētā nauda vairs neplūst. Kāpēc vācieši? Ja viņiem pasaka, jau sen bija tas, pasaka, taisīsim Eiropas projektu. Viņi saņem, teiksim, 23% to finansējumu, pārējais pašu nav, turklāt vēl ieliktas reglamentētās robežās, ne pa labi, ne pa kreisi. Un pēc tam vēl ir periods, ka tu ne pa labi, ne pa kreisi kādu laiku arī neko nevari darīt. Tu pat pārdot nevari, jo tev ir fondi apakšā. Viņi pateica, mums tur tā kāda savā laikā, ka bija kā vēlas no krusta, nevajag. Bet tad sausais atlikums no tā visi ir sabūvēts šīs te ielas apkārtējā rajonā. Ir varbūt zaudējumos laikam projekts, kas varbūt atlikts tagad ir, kad tad tur kaut kāda nauda ieguldīta, kas nerealizēsies. Nē, es neredzu, kad ir kaut kur zaudējumi. Zaudējumi jau nav. Vienkārši ir nepaņemti 5 miljoni, kurus starp citu vēl var pētīt, jo tur, teiksim, ielu būvniecībā un tā nauda bija, jo tas ir no vienas un tās pašas kases. Marka, teiksim tā, jo tur vēl pastāv iespēja praktiski, ka tur daļu no tiem vietas arī paņemt, tur, jo visos konkursos jau bija vairāk plānoto. Ja? Tā kā pašlaik tur vēl pēti iespēja, kā no tiem 5 miljoniem vēl kaut ko paņemt par tiem citiem, kā saka, projektiem. Cik liela summa ir apmēram, teiksim, doto brīdi pēc šiem pēdējiem notikumiem sanāk, kad ir teorētiski iekonomēta no pašfinansējuma Jelgavas pašvaldībai saistībā ar to? Cik ir atbrīvojušies? Cik ir atbrīvojušies? Atbrīvojušies ir šie 5 miljoni. Protams, ir daudz kur citur vēl atbrīvot. Tur arī, teiksim, tādi pasākumi, kas tika veikti, lai dzīvot taupīgāk vispār viss administratīvais resurs. Tur, man liekas, tā, kaut kāds pusmiljons vēl tika iekonomēts, ņemot vērā visus to samazinot, visus
arī tos administratīvos izdevumus un vēl viss nevajadzīgās Tie lietas. 5 miljoni ir tā nauda, kas ir kā teorētiski budžetā jau ir. Viņi tā kā Budžetā viņas nav. nav viņas, ja? Tā ir nauda, kura jāizņemās. Viņas Bet tas ir tas resurs. Budžetā vienkārši tur bija ielikts tas tā pirmā iemaksa. Tā nauda būtu jāizņemās. Nav viņas. Atbrīvojās iespēja aizņemt. Atbrīvojās iespēja aizņemt. Skaidrs. Mums ir ļoti aktuāls, es uzskatu, divas lietas. Pirmkārt, jau ļoti sen bija Kaunsiem ielas iedzīvotāju kolektīvais iesniegums, kur pieņēma lēmumu, ka tur veidos tur gāja iet. Tas visu laiku stāvēja uz ledus. Ja? Pašlaik parādās iespēja tagad to realizēt. Ja jau pieņemti lēmumi, vajag, ir, un tagad vēl ir viens projekts, kas tur visu kārtu maina, tad tur var kontekstā ar to visu, to var. Otra lieta, visu laiku Spīdols valsts gimnāzija ir praktiski tur bezbiblioteka, ir grandios projekts par 12 miljoni. No tā tur nav neviens cents. Un iepirkumā varbūt viņš ir daudz vairāk, ja? Kā mēs redzējām ar Nameju. Tur nemaz iepirkumu neviens nav taisījis. Ja taisīt, iepirkumā viņš būtu viss 15, jā. Tas tur sapnis vasaras naktī. Bet ir tādas lietas, ko tur nevar ignorēt. Piemēram, tas pats stadions, kas ir vajadzīgs. Sporta laukums kaut kā. Un tas ir apmēram 2. Un atkal parādās iespēja, tad man teica, ka uz augusta doma jau iet. Tad citiem vārdiem aizies tas, ko visu laiku viņi baroja ar solījumiem, skaistus bildes dāvināja, cik viss labi būs, ja būs, nekas nebija izdarīts. Tad tā būs lieta, kas tagad ir paceļa. Protams, ir vēl daudz citu lietu. Aizgāja Elejas tilta pārvalda rekonstrukcija, ja tā lielākas. Tas arī jo praktiski lieta ir milzīga. Pār dzelzceļiem, jā. Okay. Tas tur ar sens. Bet tam, visam praktiski iet viss, kam ir pieejama, tātad fondu nauda, un plus ir šīs te divas lietas, kuram fondu nauda nav pieejama, ja, kur būs jātaisa par pašiem. Tas ir stadions un tā. Tad sanāk, ka bērnu dārza projekta atcelšana pavēra durvis realizēt pavisam citus projektus. Šobrīd ir sabiedrība daudz svarīgāki nekā bērnu dārzs, kurā iespējams, tā ka viņš būs gatavs, nebūs to bērnu, kas tur arī ies. Tīri teorētiski iespējams, ka viņš būtu jauns moderns, tur arī pārcelts citiem. Kāds cits būtu jāslēdz? Bet būtu jāslēdz kaut kas cits. Kāds būtu jāslēdz cits? Cik garš tik plāts. Jo to jau mēs redzam, kas notiek. Pašlaik ir labi, kad ir tas finansējums tiem privātajiem bērndārziem. Viņi tiešām ir lielisks buferis, viņi nodrošināja Jelgavā, viņi bija. Arī daudzos periodos nodrošināja to, ka vismaz tas bērndārs ir pieejams, un tad, kad tur izdevās izspiest to finansējumu, un ka vecākam jāmaksā tas pats, kas pašvaldības bērndārs apmēram jālīdzvērtīgi, tas ir bija plus. Bet viņi jau pamazām klēdās ciet, tā demogrāfija jau nežēlīgi. Ja mēs, protams, mums ir kā tur tie lauki vēl kaut ko iedot, ja urbanizācija notiek, bet ir tā kā. Jā, es atceros, pašam bija pirms 11 gadiem mazi bērni vēl. Šī problēma bija diezgan aktuāla bērnu dārziem, un tieši tas privāto bērnu dārzu piedāvājums arī glāba situāciju. Tas vietas nebija vispār. Bet, bet viss ir baigi mainījies. Arī tagad jau vēl vari netikt dārziņā, tagad pienākt tā ir problēma vienmēr ir bijusi tā, ka tie, kas ir dzimuši pēc jūlija, bērns piedzims janvārī, vecāks iet uzreiz reģistrē viņu dārziņā. Viņam garantēta vieta. Bērns piedzimst jūlijā beigās, tad jau kā ir tā, Bet nepaveldi mums ir tādas lietas kā statistika, kā analītika, pēc kuras arī var plānot notikumus uz priekšu. Saliekot skaidrus
tajās visās tabulās un projicējot, kas būs pēc gadiem, pieciem, ir skaidrs, ka viss ir slikti šajā ziņā. Tā kā sanāk ļoti īstenībā pozitīvs lēmums ir apturēt šo bērnu dārza projektu, pārvirzot līdzekļus daudz vajadzīgākām vajadzībām un projektiem, kas šodien ir aktuāli. Tas, pa ko mēs jau laikam kaut kādā mērā pieskārāmies, ir šis Zemgales industriālā parka lielais projekts, un te arī pēdējās dienās tagad izskanēja arī šis lēmums, kas ne tieši pašu šo projektu, bet par atļauju vienam darboties. Grāvēji, varbūt var paskaidrot, kas tur notiekās, jo no tevis dzirdēju sociālos tīklos, ka tur par riskiem runu, par ko ir satraukums. Tur tās īsais stāsts ir ļoti vienkārši, jo tajā stratēģijā, kas attiec uz industriālā parka attīstību, tur, protams, kā ir, kas ir arī manto, tur ir sarakstīts, fantastiskas lietas, protams, visur ir, ka tur ir tikai uzņēmumi, kas darbojas ar inovācijām, var sakot, lai dabūtu to finansējumu, kas, kā parasti jāsasola, visi iespējams ir neiespējamais. Grāvējs īsti nav tajā, viņš ir tajā teritorijā, bet tā ir viņu zeme, bet, viņi uz viņiem tādā, principā ir tā, ka tie stratēģijas nosacījumi attiec arī uz viņiem. Un pastāv risks, kad ir apdraudēts tas viss milzīgais projekts, kas tur ir, tur varētu būt finanšu korekcijas, ja viņi neizmanto kaut kādas inovatīvas tehnoloģijas, ko nevar pierādīt un tā tālāk. Šāda veida uzņēmumos tur darbinieku skaits, protams, ir minimāls, tas ir, bet, protams, ka tas lielās iekārtas, kas drupina kopā būrušas, jā, tur, protams. Tas ir process jau vecs kā zeme, Viņi drupinātāji nemaldos parādījās tirgā jau kaut kādos 60. gados mobīlie, Nē, nekas tas nav, protams, tas nav nekas slikts vai nosodāms, un tā tālāk problēma ir tā, ka uzreiz automātiski ir šis tiek sajūgts ar tiem nosacījumiem projektu un mums pastāv risks. Tur sākotnēji tā atļauja ir atteikta, tad administratīvā rajona tiesa ir pieņēmusi lēmumu, kas pašvaldībai par labu, ka tas ir pamatot. Viņi iesniedza blakus sūdzību administratīvā apgabala tiesā un apgabala tiesa pieņem. Iespējams, ka tur informācija ne tādu vairāk iedeva vai tur kaut kas no administrācijas puses nav bijis pietiekams, bet bija tas dīvains, tas lēmums bija dīvains. Principā, kā pagaidu noregulējumu, pieņēma administratīvā apgabala tiesa lēmumu izdot to atļauju. Līdz ar to tur bija tādas garākas diskusijas, un tajā, tajā atļaujā tur tika ielikti visi tie nosacījumi, lai katrā ziņā būtu. Bet es domāju, ka tur tā tiesvedība turpināsies, tā ir katrā ziņā, tā ir problēma, kas vēl paliks. Ar to korekciju mums jau bijis pirms gadiem kaut kādi joki, vai ne? Bija Loka maģistrāle. Jā, Loka maģistrālē bija ļoti nopietna summa. Tur, man liekas, 3 miljoni bija. 3,8. 4 miljonu korekcija, kas aizgāja vienkārši mīnusā vienā gadā. Tieši tā, vienā gadā ne, viņi sadalīja vairākos gados, bet maksāja, tā kā nemetās. Tas nav joks, bet šī gadījumā te ir apmēram tā situācijas ar diviem dzirnākiem pašvaldību. No vienas puses ir tās saistības, no otras puses ir atkal uzņēmums. Bet kā tad, ja teiksim, pašvaldība plāno tik grandiozu Eiropas naudas fondu piesaisti tādiem projektiem ar tām inovācijām un tā, tad ir jābūt konkrētikai un skaidrībai, ka tur būs kāds tajā galā inovators vai nebūs neviena, jo šitā ielikt kaut kādas firmiņas tur bez nekādām nopietnām līguma saistībām, vai kā, tas arī tā īsti prātīgi nav. Es teikšu godīgi, tas industriālais parks, kas ir bijušā lidos teritorija, tas arī ir svēts mantojums, kā es vienmēr apzīmēju. Jo, teiksim, tik absurdu rīcību, kāda bija iepriekšējos sasaukumos attiecībā ar šo
projektu un to, ka tur jānodrošina pār 80 darba vietām, beigu gala rezultātā visām tā prasībām. Nu, es neesmu, godīgi sakot, grūti kaut kādas analogas stūgumu atrast, jo cik tur uzņēmumi nav bijuši potenciāli, ja? Atcerēsimies slaveno saules bateriju pārs. Saules bateriju, jā. 55 miljonu investīcijas, čušs. Izskatās, ka tas lietuviešu uzņēmums, ko tur pēdējā brīdī izmisumā atkal atrada kokapstrādes, daži ironiski sauc par gataveri, tur arī viss ir tā. Nebūs. Es neteikšu, ka nebūs, bet pašlaik tur viss ir nolikts uz pauzes, viņi ir nolikts uz pauzes, ir pieejams pagarināts. Praktiski, tur ir vēl viena tāda hipotētiska iespēja, ka tas, kur varētu būt tāds daļēji objekts, kas ietver valsts noslēpumu, par ko tur nevar runāt, ja? Bet, vai Jelgava vai Liepāja, kas tur būs, tā arī konkurence. Ja mēs būtu pilnīgi, es pilnīgi atklāti pasaku. Tur tas arī ir smags mantojums, kurā intensīvi kaut kas ir jāatrod, kaut kas ir jāpanāk, lai beigās tur tās 8 darbvietas būtu. Jo tas arī rada riskus. Tas ir, kā lai saka, nauda ir ieguldīta, infrastruktūra ir izveidota, bet pats galvenais investoru reāli de facto nav. Par mantojumu esam parunājuši. Es domāju, varētu tad pirmo mūsu sarunas daļu nobeigt un pēc pārtraukuma tad turpināt ar skatu par to, kāds tad izskatās nākamā gada budžets, kā veicās ar pārmaiņu koalīcijas šīm te iniciatīvām. Tā kā Jā, paldies par sarunu šajā pirmajā daļā. Tiksimies jau atkal pēc garākas reklāmas pauzes.